laimīgi jauno gadu, jā. Pirmais treniņš. Jep. Ir kaut kādi 28 cilvēki pašlaik mums treniņā, un es pusi nepazīstu, pusi pazīstu, jo pusi uzrīvušies, pusi notievējuši pa ziemu, un tu nevari saprast, kurš ir kurš, bet jā, nu, ko esam atpakaļ mūsu mājās, Home Sweet Home, LNK sporta parks, un jā, pirmais treniņš. Interesants sajūta. Ļoti interesants sajūta. Jā, mēs turpinām. Bang! Nu ko, pirmais treniņš, Džeki skraida, 28 gabali. Un, nu jā, vēl vārdus visiem nav jēga mācīties jaunajiem, jo mēnesis tas sijāsies, kad nāks kaut kādi cilvēki klāt, kaut kādies projām, kā jau vienmēr, bet, nu jā, jaunais gads. Man bija izrādes atnācis pirmo treniņu nedaudz vēlāk, tā kā vēl tekots izvirtības jau, picas kaut kādas ir un kaut kas vēl te. Treneriem dzimene? Šis brīdis man patīk, ir sezonas sākums, savstarpējā spēle komandai. Un tieks nespēlēties sēž tribīnēs, grauž neveselīgus čipsus. Un tas ir ļoti svarīgi. Vasara, jā. Bet reāls vai? Plus 8 grādi varētu būt šodien. Ideāls laiks futbolam janvāra vidū. Helmuts Salīčs nespēlēja, jo viņš ir liels meistars un izlēma, ka viņam vēl nevajag trenēties. Viņš ir uz Coca-Colas diētas. Skautoja. Tu skautoji. Pēc izlozes zaļo sākums! Roļiks tiesā no tribīnē. Bez visādiem tur pārmetumiem ir kāds, kuram jau pietiek. Nē, tev vajag. Ko? Tev vajag. Tev vajag. Mīlaši no Žeku strēli. Mierīgi, vari mierīgi. Super laiks, silts, skatāmies un viss notiek. Tā kā komentāri dažādi. Džeki bauda spēli. Ilmār Mārtiņš tad, ja? Jā, nu šādā skrūvē. Mūsu spēlētājs pārbauda Viestarts vienkārši taisīja laikam patkatu un izslēdēja laukumu un ar kāju trāpīja pa šo skrūvi. Un caurums kājā, asiņas tek, nepatīkams skats. Nu ko, sezona sākās ar to, ka mēs saucam medicīnisko palīdzību. Nu, dzīvotājs būs, bet nu ļoti nepatīkami. Šādi pirmais jautājums, nesam uz ģērbtuvēm, viņi tā kā no gada matros, tā kā pirmais jautājums, šādi beigais pīnē, tad cik ilgi bez futbola būs? Tas tikai pīst, ka ilgi bez futbola būs jāiztiek, un Ilmārs blakus tāds terminators saka, da kas tur nomierinies, sašūs maugs tālāk. Davai, atpūties. Pirmdien uz zāli var nebūt. Dod ziņu. Dod ziņu, čas. Tam tev tur Mārim zigam. Nu, kārtījā sezona sākās tieši šādi. Kā pirmā. Kā pirmā tā šī. Jurī, īsumā par šodienas atklāto treniņu, tā kā ne, bet šo te sastarpējo spēli. Nu, tad redzi, kur es stāvu. Nu jā. Kādi komentāri? Kopumā forši viens neveiksmīgs moments sabojāja visu noskaņojumu, bet Viestarts, es domāju, ka mēs viņu gribētu paturēt, vai pēc tāda treniņa viņš pats gribēs pie mums palikt. Nu, redzēs, galvenais, lai veselība ir kārtībā. Ko tu mani filmē?
tos pēdējos sadaļus. Nu, jā. Šitas nav skaitinoši. Visiem cimdiem tāds ir? Nē. Tā pieņem. Normāls vārstams paņem muskļau, ātrāk atlīmēsies, no? Šodien sanāk tā, mēs spēlējam Vārtsargs un tad ir 3-3-3. Jā, abām komandām. Vārtsargs 3-3-3. Zaļajiem sanāk trīnieks ir Robs pa kreisi, Ozols pa vidi, Gabs pa labi. Suprente? Comprendo? Suprente, lietu? Šitos īstenībā pamēģināju pirmo reizi bez klipša. Redzēs, kā būs pagaidām forši. Pa lielam man patīk šaurāki. Priekšstos nevis tādi apaļie gali. Pārējais jau kā līp, izturība cena. Cik tev ilgākais nokalpojuši kādu cimdi un mazākais, ja tu atceries? Nu, pagājuši, kad mēs maz trenējāmies, tad diezgan ilgi turēja. Bet vismazāk man bija metā man saplīs kaut kad pēc pirmās nedēļas jau pārplīs vienkārši pusē. No intensīviem treniņiem? Jā, pilnīgi noteikti. Šautauts Artūram Bieziem. Ārā, tālāko vietu! Par viņu! Ejam, ārā! Ārā! Tā, šajā gadā jaunu tradīciju iedibinam. Tā kā tie mērķi mums vienmēr ir nopietnākie, un visi mēs šeit darbojamies uz entuziasmu. Un Latvijā galvenā sporta balva, ko cilvēks var dabūt, vai komanda var dabūt, kā redzējām, ir 3 zvaigžņu balva šogad, kur pasniedz zelta ķieģeli. Es attiecīgi ar mūsu komandu arī kādreiz gribētu līdz tam ķieģelim tikt, bet pagaidām līdz zeltam vēl jāpaciešās, sāksim ar parastajiem ķieģelīšiem. Attiecīgi janvāra pēdējais treniņš. Es esmu uzskaitījis, kā mums ir gājis ar apmeklējumu. Un ceļojošais ķieģelis no mēneša uz mēneša ies spēlētājiem mājās ielikt plauktā un pēc tam nodot tālāk pa tiem cītīgākajiem, kas treniņus ir apmeklējuši. 11 treniņi ir Roberts, Raivis Aršauskijs un Ginters Rodrigo Maikls. Abi divi nākam šeit. Katram pa ķieģelim. Es atstrādāju. Tā. Nu, ja skaitītu to, ka es biju šomēnes uz 1, 2, 3 treniņiem un 1 pārbaudas spēli, nu tad baigi labi pagaidām mums iet. Man patīk jaunie. Kas šogad ir pienākuši mums klāt. Varētu būt interesanti ceļi. Jauni, enerģiski, azartiski. Būs interesanti. Viennozīmīgi. Tāpēc piesekojiet mums. Kas te notiks tolīt? Tagad notiks. Kāpēc tas notiks? Kāpēc notiks? Tāpēc, ka viena komanda zaudēja. Un notiks tas, kas notika vienmēr bērnībā pagalmos. Sitīsim pa dibentiņiem tagad. Tā kā sekojam līdzi. Man tak sāpēs. Dai. Un pat treneris solidarizējas. Man trauma tur bija. Es šitā taisīju. Kurš tu temies no manī? Nokomentē savu balvu iegūtāju. Man liels gandarījums ir. Un tas, ka arī vasarā man mazāk sanāks, nebūs
iespēju nopelnīt šādu. Tu zini, ka nebūs, ja? Nu, visticamāk, diemžēl, bet es esmu ļoti priecīgs. Būs ko vecākiem parādīt. Vai tā ir tava pirmā individuālā balva futbolā? Es negribu lielīties, bet nē, nav. Bet ir forši. Ziniet, tur, kur špricē. Tajā pašā punktiņā. Ļoti smagi. Pastāj paviens. Kiska. Ahilēs, ja? Vai krustiskās? Nē, lielais muskulis tas bija. Man liekas, tas bija. Latiņš varēja iesist šeit, nebūtu dabūjis. Tu zini, redzēji, kurš tam trāpīja? Es redzēju, bet es neteikšu. Tas varbūt pēc tam kaut kad. Tas varbūt bija es, bet es nezinu. Tev ir formula, lai tas neatkārtotos vairs? Tā ir, tas formula ir vediet bērnus uz individuālo sporta veidu. Tad nebūs tā, ka tad viņi paši ir vainīgi pie zaudējuma. Un nav rādīšana pirkstiem. Tenis, jā. Kas vēl ir? Vieglatlētika, badmintons, galda tenis. Viennieku komandas. Ja uz turieni veidīs, tad tas bērns uzņemsies visu atbildību un... Paldies.